Čau! Esam jau mūsu 3. epizodē. Es Marija un Lāsma. Un šodien mums ir ļoti foršs, jauns, atraktīvs un, es teiktu, košs viesis Dārns. Jā, 3. epizode jau. Es nezinu, pēc cik epizodē mēs beigsim skaitīt, kura tā ir. Es nezinu. Pēc 2. sezonā mēs vairs neskaitīsim, bet pagaidām es uzskaitu, cik mums tā vajag pabeidzam šito sezonu. Es jau tur season 5 epizode 1 un tā tālāk. Bet jā, čau. Un baigās prieks, ka šodien piekritī atnākt mums parunāties. Un mums kā vienmēr ir ļoti daudz jautājumu par visdažādākajām tēmām. Bet, kā mēs jau saņēmām arī feedback, mums vajag diezgan strukturēti podcastu veidot. Viena atsauksme. Katrs viedoklis tiek ņemts vērā. Viedoklis ir svarīgs. Ierakstiet komentārā, kā jums liekas, vai mums vajag strukturētu podcastu, vai arī mēs varam turpināt tādā bezsakarā, kā mums ir. Labos komentārus apakšā, sliktos privāti. Jā, mēs izdalam. Bet jā, mēs centīsimies nedaudz strukturētāk varbūt šodien runāties, bet mums katram podcastu viesim ir vienāds pirmais jautājums. Kas tu esi? Es esmu aktīvists dvēselē. Tagad es vairāk tā paņemu savu atpūtas laiku. Kā no Rīgas uz Līvāniem atpakaļ pārvācos oktobrī. Jā, tagad es vairāk tā kā atpūšos, bet jā, aktīvists dvēselē un aktīvi. Man patīk teikt, ka es esmu tāds veterāns aktīvists. Oh, wow. Es esmu bakstījies aktīvismā ļoti ilgi un vairāk fokusējoties uz LGBT+ aktīvismu un transaktīvismu. Tāpēc, ka tā ir sanācis, jā, ka esmu transpersona. Un transpersona mazpilsētā ļoti interesanti. Bet, jā, tad es vairāk, jā, tā kā bakstos aktīvismā un tādā veidā. Man liekas, kad tu saki veterāns aktīvisms, man galvā neliekas vēl kopā. Man liekas, veterāns ir tā kā tur uz pieķīti, ja? Vēl no filmām amerikāņi tur ir tādu uniformu kaut kādu veterāns. Un aktīvists tāds tā kā mēs ar Lāsmu ikdienā, man liekas. Bet jā, par to mazpilsētu, par to mēs arī ļoti daudz gribam šodien parunāt, jo tu dzīvodams Līvānos un man liekas, kā var Līvānu saukt par mazpilsētu. Es varu, kas vienu nepainoju. Un tu pēc Līvāniem devies uz Rīgu, vai ne? Un kas bija tev lielākie izaicinājumi startējot, var teikt, jaunu tādu dzīves posmu lielpilsētā? Es teiktu atrast dzīves vietu un nostabilizēt savu dzīvi. Bet jā, tāpēc es arī pārvācos uz Rīgu, jo, kā man patīk teikt, mana dvēsele ir pārāk liela Līvāniem. Un tieši tajā aktīvismā. Bet tu esi atgriezies Līvānos? Jā, tagad man ir retrīts. Es tagad atgriežos Līvāniem, man ir retrīts. Jā, aptuveni 5 gadus es tā intensīvi ikdienā darījos ar aktīvismu, bet tur tā lieta, kā ar aktīvismu, tu nesamaksās rēķinus. Vismaz tādā veidā, kādā es to darīju. Es biju viens no tiem cilvēkiem, kas runāja valsts mērogā par transpersonām un par visu to, kam ir jāiziet cauri, ja tu esi transpersona Latvijā. Un to par to nemaksāja? Ne grama, ne centa. Man ir pa visiem tiem man aktīvista gadiem, man samaksāja tikai 2 reizes. Tāpēc, ka es tad biju kā runātājs projekta ietvaros. Cilvēki bija uzrakstījuši projektus un tad uzaicināja cilvēkus runāt un tad, tādā veidā. Tā kā, jā, un šitie te visi heiteri, tie naidīgie cilvēki, jā, viņiem patīk teikt, cik tev samaksāja par šito? Ne centa. Aktīvistiem ne centa nemaksāja. Man liekas, par mums arī runāt, kas vajag pelnam ar podcastu, ka mēs miljonāli. 800 skatījumiem. Jā, tā kā mēs te pelnam. Uz 5 subscriberiem. 13 bija vakar.
Bet tā kā šis podkāsts izies noteikti vēl pēc kādiem mēnešiem, kurš februāris? Šodien ir. Jā, taču es esmu bezdarbnieks, tā kā es jau nezinu, 13. februāris. 13. februāris, bet mēs ļoti laicīgi ierakstam epizodes, tā kā mums šis noteikti pēc 2 mēnešiem tikai iznāks, bet labi, atgriežot pie tās tēmas, tad tev bija izaicinājums atrast dzīvesvietu. Kas vēl tev būtu tāds, ko tu atceries, varbūt highlights, kas bija riktīgi grūti uzsākot dzīvi lielpilsētā? Man personīgi nekad nav bijis problēmu darīt vai sākt kaut kādas lietas vienam pašam. Pārvākties kaut kur vai atrast darbu, un ka es tajā darbvietā esmu pilnīgi viens pats, jā, bet man bija draugi Rīgā jau tad. Un jā, tas bija tā kā moments, bet es domāju, ka cilvēkiem varētu būt problēma un sarežģījumi ar to, ka tu pārvācies viens pats kaut kur, ka tu esi viens pats jaunā vidē, un tur varētu būt problemātiski kaut kādā veidā. Bet jā, man laikam, ka tā kā nebija nekā tāda baigi. Jo kāpēc es to jautāju, jo ļoti liela daļa jauniešu, ar ko mēs ikdienā runājam, viņi pēc vai 9. vai 12. klases, viņi, protams, dosies uz kādu lielu pilsētu, jā, jo, teiksim, mūsu pilsētā nav iespēja studēt universitātē, visus pilnus gadus. Un vienmēr tās bailes, mēs dzirdam tās bailes, kā es tur un kā es tur viens un ar ko sākt, un varbūt tev ir kaut kāds ieteikums tāds vispārējs, kas jaunietim varētu palīdzēt adaptēties jaunā pilsētā, tas ir, nezinu, tur. Jo mēs visi neesam ekstraverti, ir arī introverti. Ja kāds saka, tev bija draugi Rīgā, daudziem nav to draugu Rīgā. Vai ir kaut kāds tips un triks, ko tu ieteiktu varbūt? Lielpilsētu tas šarms, tā maģija ir tajā, ka tu vienmēr atradīsi savējos. Un, ja tev ir kaut kāda lieta, kas tev interesē, man, piemēram, tas bija aktīvisms. Ja, un lielpilsētā aktīvisms vispār citā līmenī ir. Ja? Tas ir, tur daudz ko darīt. Pat it kā lielākā pilsētā. Es uz to savu hobiju, ar savu hobiju, ar aktīvismu, tur es arī sāku. Un mans ieteikums būtu, ka saproti, kas tev interesē ārpus tā, ka ir jāsamaksā rēķini. Vai jāiet uz universitāti. Jā, un principā balsties uz saviem hobijiem. Un tur tu atradīsi domu biedrus, un tad jau būs vieglāk adaptēties. Un tad jau, vienmēr ir it kā tas lielais mīziens sākt. Bet pirmais tas solis ir visgrūtākais. Kā izdarīsi pirmo, tad viss tālāk aizies. Man liekas, tas jautājums vienmēr, kā to pirmo soli spērt ir visgrūtākais, jo nav tādas vienas atbildes. Bet mēs visi esam dzīvojuši Rīgā, vai ne? To arī, es arī. Kas tev palīdzēja adaptēties lielpilsētā? Es teiktu tas, ka es nezinu, kas manī bija par tādu enerģiju vai dzinuli, bet man nebija bail arī iet vienai kaut kur. Vienai iet un darīt. Kaut kādas noteikti sajūtas man par to bija, kuras es vairs neatceros. Bet, jā, es ļoti daudz kur gāju vienam. Ja man kaut ko piedāvāja, es teicu jā. Es tas sauc, protams, ar mūsu pirmo podcastu. Bet, lai es kaut ko tagad tā ieteiktu, tādu vienu universālu taisnību, es laikam nevarētu. Ja tas, man liekas, katram ir kaut kas pilnīgi savs, ko tu sirdī jūti. Galvenais, man liekas, ir darīt un iet uz to, kas tev tiešām patīk, kā tu saki, tos hobijus savus, meklēt dombiedrus hobiju līmenī. Man liekas, man bija tā, labi, es no lielpilsētas uz mazpilsētu atbraucu, jā, man ir tā kā otrādāk, un man nebija tas variants, jā, ka es viena kaut kur ietu, bet, jā, es nezinu, man liekas, ka man vajadzēja to cilvēku blakus, vai arī tas vienkārši tās sakārtojas, man vienmēr bija kaut kāda draudzene blakus vai draugs, un tā kā es praktiski viena nekur negāju, jo es zinu, ka ir jaunieši, kuri, ir tik viegli pateikt spēr to pirmo soli, tas tikai pirmais soli, bet viņi nevar, viņi nevar fiziski, viņi nevar emocionāli, viņi nevar garīgi, viņiem vajag vai to otru cilvēku blakus, vai kaut kādu bīdītāju vai atbalsta personu, man liekas, arī ir labi, ja tu varbūt atrodi to ceļabiedru, draugu, draudzeni, nezinu, tur, vai ņem māsu, māsītes, un nezinu, kādu līdzi, un tad jūs kopā tos hobijus varbūt darat. Kāpēc man ir tāds iespējas, es vispār bez faktiem, bez nekā, vienkārši man subjektīvs viedoklis,
ka procentāli tomēr ir vairāk cilvēki, kuri nevar viena lietas darīt. Man liekas. Un tad viņiem ir jāatrod varbūt kāds Jā, vienīgais variants ir tas, ka tu sākot studijas aizies visām tām pirms studiju aktivitātēm, parasti kaut kādas notiek, un tajās kaut ko iepazīsti. Tad sākot studijas, tev jau ir tie draugi, tie paziņas, ar kuriem tu, tā kā, man liekas, vieglāk ieeja tajā studiju gaitās. Cik tu ilgi Rīgā nodzīvoji? Jā, aptuveni 5 gadus kaut kāds. 5 gadu. Un tagad tas Līvānos. Jā. Tas ir tev retrīts, tas saka. Bet tas skatījums tālāk ir atpakaļ Rīga? Atpakaļ Lielpilsēta vai atpakaļ es teiktu, kaut kur vēl? Cik tālāk no Latvijas var tik davai. Uz mēnesi vēl kaut kā. Saprot, man kopš bērnības man ir tāds riktīgākā vilkme uz dienvidiem. Es nekad nezināju, kas tas bija tāds, kāpēc mani velk tik ļoti uz tiem dienvidiem. Tad, protams, satiku meiteni no Grieķijas projektā šeit Latvijā, un tad viss meitenes, pilnīgi viss skaidrs bija. Tā kā, jā, mani velk uz tiem dienvidiem. Un, ideālā pasaulē, protams, būtu baigi forši, ka es tur aktīvisma tēmā kaut kādā veidā uz dienvidiem tiktu. Pie horizonta rādās caur Active Rainbow. Pie horizonta rādās, ka varētu sākt kaut kādas jaunas lietas Portugālē, piemēram. Un ļoti, ļoti gribas, lai tas izdotos dienvidi noteikti, jā, kaut kur Portugāla, Grieķija. Tā kā uz tiem dienvidiem domā, kā jau dzīvesveids, vai tie ir projekti, uz kuriem tu braukt, jo tas ir daudzos Erasmusos braucis, vai ne? Tu jau stāstīji mums arī iepriekš. Un tā arī ir viena tēma, kā mēs gribam šodien pieķerties šie Erasmus projekti un jā, tā nākotne, tu kā caur projektiem gribētu, vai tu gribētu sakarot savas mantiņas? Vienvirziena biļete, jā. Bet tas ir diezgan drosmīgi. Saprot, pagājušais gads periodā es teiktu, marta līdz oktobrim mana dzīve bija shit show. Čaurāsma tur bija. Kā ļoti daudziem dzīvē ir gadījies. Visos caurumos. Jā, un tad, kad dzīve paņem tevi priekšā, tā, ka maz neliekas, tad atnāk tādi realizēšani. Tad ir lietas, kuras vienkārši dalec. Un daleca man, ka man ir jābūt dienvidos un ne bez iemesla. Man kopš bērnības ir tur velcis, bet, zin kā, es nāku no finansiāli sūdīga dzimtas koka, teiksim tā. Tas, ka nauda nav bijusi nekad ekstra. Tagad tikai manā dzimtas kokā ir plus mīnus, ok, bet vienalga ir jādomā par naudu, no algas līdz algai. Tas variants. Un man jau kopš bērnības bija, dienvidi, baigi forši, bet iedomājies, ka 4 gadus vecam bērnam ir tas realizēšanas, tā saprašana, ka nebūs. Uzreiz es tas mindsets ir iesēdināts, ka tā kā, jā. Nebūs, tāpēc, ka tev nav naudas, čau. Jā, un saprot, kaut kādu 4 gadu vecumā tad jau bija tas, ka velk uz dienvidiem. Bet uzreiz es krustu pāri, tāpēc, ka naudas nav. Un tāpēc es arī atmetu to visu momentu, un tagad, es izaudzis esmu. Viss kaut kādas dzīves pieredzes ir piekrātas, kontakti sakrāti arī. Tagad izskatās, ka laikam labāk, spožāk rādās. Jā. Tas, ko es īstenībā saku jauniešiem arī visiem, kad par tiem Erasmusiem, ka tā ir iespēja ceļot, kāda pieredze, nav svarīgi, kāds ir tavs finansiālais stāvoklis. Un, protams, tam jaunietim tas pat nav viņa finansiālais stāvoklis, tas vairāk ģimenes finansiālais stāvoklis. Un, nezinu, kad es gāju skolā, cik tas 10, bišķi vairāk gadi atpakaļ šausmas, bet mums tos Erasmusus tā nepiedāvāja. Varbūt es vienkārši negāju uz tām jauniešu centriem vai vietām, kur viņus varētu piedāvāt, bet man nebija tās iespējas ceļot. Mūsu ģimenē arī nebija tā nauda, ka tu varētu, pa labi, pa kreisi. Es biju bijusi dažādās valstīs, caur, tur kaut kādām citām, projektiem vai kaut ko, bet neaktīvi. Un tagad tas jauniešiem saku, noticat, ka jūs varat atbraukt un vajag rezinēt to, ko saka tas 4-gadīgā bērna mindsets, ka mūsu jaunieši viņiem pasaka arī būs pa brīvu, ar tevi atbrauks. Viņi vienalga nenotic līdz galam. Viņi neizbrauc, jo tas mindsets ir, es nevaru atļauties.
Neskatoties to, ka tev uz lapas ir balts, melns uz baltu uzrakstīts, ka būs pavēlti, būs tev, nezinu, nomenedžēs tev visu. Bet jau esi audzis ar to mindset, nē, es nē, kur te es taču nevaru, tā kā uz ārzemēm lidot, nē. Un jau pagājuši, kad tu brauc ar jauniešiem arī uz Erasmusu, vai vienu jaunieti? Kā jums bija? Jo tā jaunietē tas arī bija pirmais brauciens, vai ne? Jā, bija pirmais brauciens un par finansiālo stāvokli es laikam nemācēšu komentēt, bet tādā pieredzes ziņā tas bija ļoti vērtīgs brauciens viņai, jo viņa drausmīgi ļoti atvērās. Es atceros, tas projekts bija, man liekas, 7-8 dienas. Es atceros, mēs braucam, mēs esam lidostā. Tas jaunietis tāds bišķi apmaldījies, tāds, tā kā baigi priecīgs, bet, tā kā, kas notiks, kas būs. Pirmā reize. Jā, protams, tas ir īpaši, jo pirmais lidojums ar lidmašīnu un tam līdzīgi. Un atpakaļceļā braucot, es ļoti spilgti atceros, ka viņa sāk runāt ar nepazīstamiem cilvēkiem, jo man sākumā likās, tu viņas pazīsti, ka tur viņām runā. Viņas saka, nē, es vienkārši sāku runāt. Tas bija tik, it kā sīkums, bet tas kā es teicu, kontrasts par tām 7, 8, vai cik tur tās dienas bija, es jau vairs neskaitu, bija milzīgs, jā. Jā, tas projekts, viņš iedod ne tikai to, ko īstenībā jaunietis pirmo pamana, iespēju kaut kur aizlidot, pavelti, vai ne? Bet tā pievienotā vērtība ir vispār ne tās valsts apskate vai iepazīšana, tas ir kā tu pats atveries. Es nezinu, kas tur čakras atverās vai kaut kāda, es nezinu, trešā atsat, es nezinu, kas notiek, bet reāli pēc Erasmusa cilvēki ļoti, viņi kaut kā iekšēji pieaug, vai es pat nevaru izskatīt, bet parasti, kad tu aizbrauc Erasmusā, tas vidēji nedēļas, ja tas ir, tu atbrauc pilnīgi cits cilvēks. Jā, 100%. 100%. Un es ik pa laikam ar tādu baigo gratitūdu, ja es ļoti pasakos tam, ka es pilnīgi vienkārši, jā, mana kvīna, Vaira Vīķa Freiberga, un es ļoti pasaku paldies Vairai Vīķai Freibergai un visiem, kuri tik ļoti runāja par to, ka Latvijai vajag iestāties Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ir izglābusi manu nākotni vairākas reizes. Un tieši tāpēc, ka nav jau bijusi tā nauda nekad. Un visu laiku, katra valsts, kurā es esmu bijis kaut kur, ārpus Latvijas. Tas ir tāpēc, ka tas ir bijis Erasmus Plus projekts, tāpēc, ka Eiropas nav viņa. Un jā, piemēram, es varu saprast to, ka, to saprašanu, ka, bet nauda, un tas arī notiek, ģimenēs, zin kā? Un, kā es skaidroju saviem vecākiem, kas tas ir par prikolu, Es braukšu uz Grieķiju, ja nesenākais mans projekts Grieķijā. 12 dienas čistā izmainīja manu nākotni. Un tad viņiem, kā tu tur dzīvosi, kas tur būs, tas Eiropas nauda. Eiropas nauda viss kārtībā. Eiropas nauda vispār par to nav jāuztraucas. Un tas, ka mēs esam Eiropas Savienībā, ir izglābis mani un ir izglābis ļoti daudzus jauniešus, kuriem tās naudas nekad nav bijis. Jā, tas ir ļoti daudz iespējas, un tas arī ne tikai jaunatnes jomā īstenībā, tas ir ļoti daudz, tie projekti, tas ir, nezinu, tur turismā, kaut kādās infrastruktūras attīstībās un tā tālāk, man liekas, tas ir baigais pluss, bet par tiem Erasmusiem vēl, jā. Katrā valstī ir cita kultūra, cita cilvēki, citas tradīcijas. Ir bijis kultūras šoks? Tagad jā. Es esmu Grieķijā 2 reizes bijis. Pirmā reize bija 2019. gadā, un tagad oktobrī biju. Septembrī, oktobrī. Un, zini, kultūras šoks laikam nav bijis īstenībā. Skaiti, Latvijā vairāk uz ziemeļiem, un tur ir dienvidi. Ja? Tātad, cik tālu var Eiropā, tik es esmu bijis. Bet man liekas, ka man kultūras šoks nav bijis, tāpēc, ka tā vilkme vienmēr bijusi uz tiem dienvidiem. Jā, tu jau sevi tur kaut kā nākotnē redzi. Es jau kaut kā
ar savu enerģiju jau tur biju. Jā. Bet es neesmu tāds cilvēks, ka tagad uzreiz es iešu tagad ar visiem runāties un draudzēties. Es apskatu savu situāciju un tad es tā kā kaut kā iesaistos. Bet jā, tur jau tas prikals, ka tie dienvidnieki ir jau baigi foršie cilvēki. Ir jau viņi tādi. Tur ir tas siltums. Tur ir tas siltums pēc temperatūras, tur ir tas hot. Pēc ārienes, ļoti simpātiski cilvēki. Un tur ir arī tas dvēseliskais siltums. Jā, ka viņi grib ar tevi draudzēties. Viņi ļoti atvērti. Ļoti atvērti cilvēki. Jā, cik es atceros arī kas man visspilgtāk ir Portugāla, Spānija. Ļoti līdzīgas valstis savā ziņā, bet cilvēki ļoti jauki. Un viņi ļoti novērtēja, ja tu patiesi atceros, mums tur arī, neatceros, cik es ilgi tur biju, bet mēs katru rītu gājām uz vietējo krosānu ceptuvīti ņemt krosānus tieši mūsu mājas, tā kā pirmajā stāvā. Un ja otrajā dienā tā pārdeviņa tāda, tur Mārija, tur tā. Ja mēs iepazināmies, ja tu pasaki pat vienu frāzi viņu valodā, viņiem jau tas labākais draugs, jo viņi redz to efortu, ko tu ieliec, tev nav vienkārši tas, hi, I need one croissant, jā, un tā kā viss. Un jā, tas ir ļoti jauki. Es vienkārši domāju par saviem kultūras šokiem. Tev ir kultūras šoks? Es nevaru arī iedomāties tagad. Bet es arī domāju, nevaru izdomāt. Nē, man ir viens. Bet viņu atceros, jo es nesen braucu. Jo es kopumā esmu bijis kaut kādās 11 valstīs. Es kaut kādā skaitīju, man liek 20 varbūt vēl nav. Kaut gan pēc pagājušā gada varbūt ir. Pagājušā gada ir baigi daudz valstis. Tev bija 6, jā? Man bija 6, laikam. Jā, mums pagājušais bija ļoti ceļojumi un gads tāds. Bet jā, pieņemsim, līdz 20 valstīm esmu bijusi. Tas, ko es ļoti spilgti atceros, bija Rumānija, bet tas kultūras šoks bija tāds par to, ka tu, teiksim, ej pa ielu. Un Rumānija vispār ļoti, kā mēs dzirdam medijos, redzam, nabadzīga valsts. Un es, kad dzīvoju Anglijā, man arī bija pāris pazīstami cilvēki no Rumānijas. Un tas arī, kāpēc viņi brauc uz Angliju, viņi tur pelnīja, tāpēc, ka Rumānijā šīs naudas situācija baigi smagā. Bet, kas patiesībā ir Rumānijā, jā, viņiem ir nenormāls zemes dzīves kvalitātes līmenis un tas viss stāvoklis. Viņiem nav vidējā slāņa, viņiem ir zemais un pats augstākais. Un tu to pat vari novērot pie ielām. Tu ej pa ielu, tev labajā pusē ir milzīga māja, kas ir visa marmorā un zeltā, ar milzīgiem šitiem te vārtiem, slēģiem, sargiem, tur nezinu, kādas mašīnas. Un tu un pilnīgi pretī, 1,5 metri ir izgāstuve, ir bomži, ir drausmīgs. Un tas bija visur. Tu ej, un tu tā kā, wow, un tā kā akšausmas. Un tas viss ir samaksējis, un tur nav tas vidējais baigais. Kaut kāds jau vidējais slānis noteikti ir, un es to nevarēju saprast. Es eju, un es atceros, kad mēs bijām grupiņa, kas tur bija. Un es visu laiku eju, un es nesaprotu. Tev vienā pusē šausmas, tev pilnīgi liekas, tu nejūties droši, un tu neesi pasargāts. Un pagriezies otrā pusē, un tu tur Rolls-Royce, un pat izrunāt nevaru tādas markas mašīnas. Tā kā, tas man bija. Jā, tā bija valsts, kuras, man liekas, tā bišķi uz pauzes paliku. Man par kultūru šoku vairāk, tas vairāk tā prikols un galīgi nav svarīgi, bet tur, kur man būtu bija kultūra šoks, ir tas, ka Grieķijā tu vari klubos pīpēt iekštelpās. Ne visos, tur viņiem likumdošana ir kaut kādā veidā mainījusies arī, bet ir tādi klubi, kur tu vari iekšā pīpēt. Ko? Man liekas, Kubā tagad arī visur var pīpēt, ne? Grieķijā kaut kādos restorānos un tā arī var pīpēt. Viņi vēl tur dala, mēs Grieķijā arī pagājušajā gadā bijām tieši, un tur bija, kaut kā viņi dala, bet tur cilvēki tad ir brīvi. Jā, un viņiem nekrata vispār. Jā, un arī tā pīpēšanas kultūra kā tāda, tur sit augstu vilni. Viņiem pat ir sava tabaka, Džordžs Karēļies, labākā tabaka pasaulē, ko es vispār pīpēju. Superīgi. Mēs nepromotojam, mēs nereklamējam pīpēšanu, bet superīgi. Un zin kā, viņiem tā tabaka liekas, tieši tās firmas tabaka liekas tāda, cipā basics, galīgākais basics, man tāds ir, es vienkārši preizoju, jā, davai. Bet jā, tāds kultūras šoks vēl jā. Bet īstenībā arī par šīm tēmām, redzi,
arī par tabaku. Mēs uzreiz, tā nav reklāma, tā kā, jā, bet tā arī ir mentalitāte. Jo mēs esam tā audzināti, kad nedod Dievs, tu kaut kur pateiksi par pīpēšanu, vajadzēšanu, kaut ko tādu tur ārzemēs nav tā. Nu, labi, varbūt mazgadīgajiem viņi netik ļoti kautrējas, bet man liekas, tas ir tāds vispār mentalitātes jautājums katrā valstī. Jo man arī bija par kultūršokiem īstenībā. Man viens liels kultūršoks bija, kas ļoti interesants un cilvēku ziņā dīvaini. Man bija par pašu Latviju, kad es atgriezos no Anglijas. Jo es pa tiem gadiem jau, ne jau, kas biju aizmirsus Latvijas, ļoti bieži braucu, bet tu esi aizmirsis tās ikdienas lietiņas, vai ne? Kaut kādas darba lietas, kaut kādas var sadzīviskās, ja jūs šeit braucat tikai atvaļinājumā, tur, nezinu, ar draugiem satikties un izklaidēties, nezinu, ja. Un man bija kultūršoks veselu gada garumā, kamēr es pie visu atkal pieradu, pie cilvēku komunikācijas, cilvēku attieksmes, pie personīgās telpas neievērošanas un privāti jautājumu uzdošanas un nezinu, ko darbā, kad, teiksim, ārzemēs par tādiem jautājumiem tie pat var iesūtēt tiesā. Jā, jo mūsu darbā, mums pat bija situācijas, ka, teiksim, jā, tu pasties uz to cilvēku, cipa kaut kā šitā, jā, vai arī, cipa, kas tev ir, tu man šodien nepatīc, tev ir uzreiz disciplinārais darbā. Jā? Un tad Latvijā ir tāds, tu vari piekaut kādu darbā, man liekas, un tad ir jautājums, vai vispār vēl kaut kas būs. Jā, un tad man bija ļoti grūti, atgriezties atpakaļ šajā vidē, atcerēties, kā tas ir Latvijā, un tas man īstenībā bija tāds, man bija ļoti, ļoti smagi. Tā kā, jā, tas tāds. Bet es tāpat aicinu visus atgriezties Latvijā, forši. Nē, es esmu priecīga, ka esmu atgriezusies. Es arī priecājos. Visa Līvāni priecājos. Nē, es zināju, ka es atgriezīšos, un es nenožēloju, ka es atgriezos. Bet es pilnīgi saprotu cilvēkus, kas neatgriežas. Man arī draudzene ir tāda, kad viņa saka, ka viņa nekad neatgriezīsies, un es arī ticu, ka viņa nekad neatgriezīsies. Cerams, ka tu skaties, un tu zini, ka es runāju par tevi, ja? Ka tu nemelo, ka tu skaties manas podkastus. Bet tas ir vienkārši, kas katram cilvēkam ir aktuāls, ja? Tev ir dienvidi, tad dienvidos jūties labi. Man ir Latvijā labi, nezinu, valsts man varbūt kādā Kubā būs. Gribētu citā valstī padzīvot? Jā, bet ne ļoti ilgi. Es tāds cilvēks, kas ļoti ilgojas pēc mājām, pēc Latvijas, pēc tās. Nu, tu esi savējais šeit, tomēr. Ir forši kaut kur aizbraukt un tā, bet te ir tās mājas, te ir tie tavi cilvēki. Tā klasiskā vērtība Latvija. Jā, nu es uzskatu, ka es esmu Latvijas. Tu esi patriots. Zini kā, tā kā mēs tie ierakstam, man gribētos... Man gribētos pieskarties šitam punktam, ka šitos izlasīju kaut kur pasen internetā, ja, bet kāda ir atšķirības starp nacionālistu un patriotu? Okay. Nacionālists ir tas, kurš grib, lai tikai viņam ir labi savā valstī. Patriots ir tas, kurš grib, lai visiem ir labi. Lai visiem ir labi. Ieskaitot arī ārzemniekiem, protams, un tam līdzīgi. Ja, un tādā ziņā, jā, es esmu patriots. Es gribu, lai visi, kas ir šeit, īpaši ārzemnieki, ka viņi atbrauc šeit un viņi jūtas baigi forši. Kas mums te ir? Mums te ir homofobija, transfobija, mums te ir rasisms, mums ir pilns komplekts. Bet zinu, kā ir par tiem turistiem, kas esmu domājusi. Ja tu esi kā turists uz 5 dienām, vai tu tik dziļi ierocies Latvijas situācijā par šīm tēmām? Visdrīzāk nē. Vai ne? Visdrīzāk nē, bet ja tu padzīvo jau, ja tu paini. Bet arī man ir atšķirīgi turisti, ir tādi, kas reāli atbrauc vienkārši patusē un apstur top 5 vietas, bet ir tādi, kas reāli ir rokas kultūrā, rokas vispār valsts struktūrā un grib izprast to visu. Tas ļoti, man liekas, atkarīgs, jo ko es esmu sapratusi, arī gan par, nezinu, negribas šīs tēmas bet par rusofobiju, par visām šīm, nezinu, LGBT tēmām un tā tālāk. Kamēr tu par to nedzirdi vai nezinu, vai kāds tev nestāst, vai tu pats neinteresējies, tu jau nezini to, kas notiek apkārt. Mēs visi dzīvojam savā burbulī, vai ne? Un tu pat neizdomājies, cik ļoti kaut kādai varbūt sabiedrības grupai
ir šķēršļi likti vai grūtības liktas, vai ne? Tikpat labi, ja mēs dzīvojam tālu no Daugavpils, mēs pat varbūt neiedomājamies, ka tur krieviski runā, es dzīvoju savā Rīgā un viss ir labi, vai ne? Vai arī, ja manā draugu lokā nav neviens no LGBT kopienas vai vispār, kas, nezinu, kā man patīk, tas pāris dienas atpakaļ. Es biju palaidusi, kā sauc, modernie, es nezinu, varbūt tas ir vecs nosaukums, bet es lasīju modernie jaunatnes pārstāvji, ja? Tas bija jaunos man. Un ja tev tavā draugu lokā nav neviens, tu jau nezini, kas notiek, vai ne? Tu dzīvo savā burbuļā un viss, bet līdz, ko tu sāc rākt un interesēties, tā tu saproti to reālo situāciju. Un tā, man liekas, ir pasaules problēma. Tā ir viena no lielākajām pasaules problēmām, ka tas, ka tev nav bijusi konkrēta pieredze, vai tev personīgi nav bijusi konkrēta pieredze, tad tev liekas, ka tās lietas neeksistē. Jā. Un šitas man kaitina vispār līdz baltajām pelītēm. Un es esmu ļoti empātisks cilvēks. Ja? Es jūtu citu emocijas tā, kā tās būtu manas. Un tā man liekas ļoti, ļoti absurdi, ka rusofobija neeksistē. Ja? Un šito saka latvietis. Un tas, ka šitas absurdais skatījums, ka lietas nenotiek, tāpēc, ka viņas nenotiek ar mani. Kur vēl stulbāk? Bet es vienkārši pēc pieredzes vados, un man ir reāli draugi, kas ir latvieši. Un viņiem ir draugi tikai latvieši, un viņiem ģimenē ir latvieši, un viņi neviens nerunā krieviski, nevis kaut kādu principu pēc, bet viņiem nav bijusi tā vajadzība. Viņi arī dzīvo ģeogrāfiski tālu no Daugavpils, un viņi tik tiešām ikdienā viņi nesaprot to problēmu, jo viņiem vienkārši fiziski nav tas apkārt. Kaut ko redz viņi televīzijā, jā, un es no vienas puses, nezinu, vai tā ir empātija, es arī saprotu viņus, jo viņiem reāli fiziski nav ikdienā saskarsme ar tiem. Dienas beigās viss ir par izvēli. Vai nu tu izvēlies neuzzināt, vai nu tu tomēr izvēlies uzzināt. Un šeit arī ir tas empātijas moments, man liekas, ka empātiski cilvēki, viņi gribēs uzzināt, viņi vienmēr izdarīs izvēli uzzināt, iedziļināties. Ļoti svarīgs vārds iedziļināties. Un tāpēc tā, man liekas, ir pasaules problēma, ka cilvēki izdara izvēli neiedziļināties. Tas ir bēdīgi. Mēs iedziļinos, es neiedziļinos. Es teiktu, ka depends. Es gribēju kaut ko teikt, un pilnīgi pazaudēju savu domu. Mēs tur izsatām. Par to empātiskumu ir tā, ka baigi atkarīgs no situācijas. Un es zinu, ka varbūt, nav jau pareizi, nav nepareizi varianti. Zinu, kā nav tikai balta melna krāsa, bet es jūtu, kad es esmu situācijās neempātiska, un es zinu to apzināti, es par to esmu runājusi, bet tas ir kaut kāds vairāk no manām raksturiezīmēm, ka esmu sturgalvīga, man liekas, un ja ir kaut kāda tēma. Es tagad tādu piemēru nepateikšu, bet es zinu, tas ir mans tāds klupšanas akmens, kad es varu būt iespītēties un man neinteresēs, kas ir vajag šādi. Šitam ir vienkārši veselais saprāts. Es nepatīku, jā, visam arī vairs nerunās. Nē, viss kārtībā. Šeit ir vienkārši veselais saprāts. Un tad, kad tev ir situācijas visādas, ja, un ar veselo saprātu, man ir ļoti veselais saprāts, ja. Tur retrītājas, protams, to visu labi tagad dzīvē. Un saprot, veselais saprāts nozīmē to, ka tu spēj atšķirt, kur tev vajag būt empātiskam, kuros momentos un kuros nē, tāpēc, ka tas pārkāpj veselo saprātu, loģiku, cieņpilnu attieksmi, ja, kad tas viss pārkāpj, tad nav jēgas slēgt iekšā empātiskumu. Tāpēc, ka empātisks ir tāds, empātija kā tāda ir, lai tu varētu sakonektēties ar cilvēkiem. Un tev nav jāsakonektējas ar naidu, piemēram. Kāpēc tev būtu jāempatizē ar cilvēkiem, kuri ir naidīgi? Loģiski, nē. Tāpēc atšķirt tagad jūtos labāk. Es piekrītu īstenībā, visās situācijās,
vismaz es tā nedaru. Es neesmu visās situācijās empātiski. Ir kaut kas man besīja, kurš patīk, šis man besīja, šis pārkāpj manas robežas. Jā. Personīgās robežas ļoti svarīgs. Bet tas ir baigi svarīgi teikt to. Jā. Jo atkal mūsdienās, labi, tas vārds mūsdienās varbūt nav labākais, kad ļoti daudz viņi nesaka, viņi paklusē, viņi pacieš, viņi nesaka, hei, tu pārkāp manu robežu, vai hei, šis nav normāli, ko tu saki, vai ko tu varbūt pat dari. Jā, jo ļoti, ļoti daudz jaunatnes jomā, tīpaši ne jaunatnes jomā, kad mēs pārkāpjam robežas, un bieži vien viņas arī pārkāp, jo tas otrs cilvēks nepasaka, kur ir viņa robeža, jo mana robeža var būt daudz tuvāk tev nekā tava robeža pie manis. Jā, nu, protams, ne jau saprāta robežās mēs to, jā, bet ir jārunā. Jā, vēl viena mācība - personīgās robežas vajag ievērot. Tagad ir pēdējais laiks sabiedrībā, kad mums ir jārunā par to, par personīgajām robežām. Un īpaši Latvijā, tāpēc, ka postpadomju valsts. Jā. Un tad, kad padomjā, PSRS, tad, kad bija tas prikals, tev ir jādara, tev ir jādara šitas, tāpēc, ka tev tas ir jādara. Personīgās robežas neeksistē. Un tagad mums ir jābūt tiem cilvēkiem, kas salauzīs šito domāšanu, kas pilnīgi viņu uzspridzinās čau nav vairs, un mēs sāksim būvēt veselīgāku sabiedrību tādā veidā. Baigi grūti. Bet jāsāk ar sevi. Jāsāk ar sevi viennozīmīgi. Jāsāk ar sevi. Nē, tas tieši grūti, es domāju, ka ne visi to saprot. Jā. Ka tu vari teikt daudz ko, bet bieži vien, kaut kur arī bieži tas rakstīts, man liekas, un daudz smukāk rakstīts, nekā es tagad to varēšu pateikt, bet kad ir tā situācija, kad ka mūsdienās cilvēki, kad tu sāc nospraust savas personīgās robežas, cilvēki to uztver nevis kā robežu uzstādīšanu, bet kā iedomību vai lecību vai kaut ko tādu. Lai uzskata. Šitā man patīk šitas teiciens, misana iznes pati sevi. Jā, saprot, tu tādus cilvēkus savā dzīvē tik un tādu gribi. Tā kā, ja viņi tā uzskata, droši, kā mana mamma saka, karoks rokā. Bet es, tā kā varbūt nevienmēr, bet citreiz ir tā, ka tas pirmais šoks, ka tajā mirklī, kad tu sāc nostādīt savas robežas, cilvēkiem vienkārt ir šoks. Jā. Tā kā tu savādāks esi palicis, tas ir mainījies. Bet ar laiku viņi to sāk pieņemt un cienīt, jo cilvēks bez robežām ir cilvēks, kuru... Ja tu savas robežas nenostraudīsi, citi to tavā vietā izdarīs. Jā, manipulēs ļoti daudz un izmantos. Viena lieta vēl ir forši, ka tavas tās robežas un vispār kaut kādas tavas nostājas ar laiku sāk pieņemt. Ir jau situācijas, ka tev tās draudzības zūd vai pat ģimenes jūg bieži. Viss kaut kas var tāds notiek. Bet arī lieta, ko es saskaros, ka daudzi saka, vai man tur pazaudēt draugus vai jaunieši tur sastrīdās, tur pašķirās, tur vēl kaut ko. Viņam tas ir, tajā mirklī tas ir milzīgs pārdzīvojums. Bet ir ļoti, ļoti laba viena frāze, kuras atkal nevarēšu citēt tik labi, cik viņa bija kaut kur uzrakstīta, kad ja tu dzīvē nezaudē cilvēkus un tev nekas nevainās, tu neaudz. Tu neaudz un netīsies, tu nepilnveidojies, jo ja tu pats kāp visu laiku pa kāpnēm uz augšu tādā savā personal growth un tādā attīstībā un kaut kādā pilnveidošanās un ka tu uzstādi mērķus un tā, tev apkārt viss mainīsies. Jā, tas nav reāli, ka tev 10 gadus no viens apkārt būs pilnīgi steady tāda pati situācija, kā bija pirms 10 gadiem. Ja tu kaut ko dari. Kā Imants Ziedonis teicis, tūlīt būs citāds. Pastāvēs tas, kas mainīsies. Jā. Vai kaut kā tā. Vai pārvērtīsies. Kaut kā tā. Jā. Mēs citātus mainām, kā mums vajag, jā? Mums ir savas versijas. Mums ir mainīga vide visu laiku. Es vienmēr esmu par to mainību. Bet, par mainību un visām šīm lietām ir, esi dzīvojis gan Rīgā, esi bijis ārzemēs, tagad ir retrīts Līvānos, un ar tavu pieredzi un ar tavu skatījumu un visu, ko tu esi piedzīvojis, kā tev liekas, kas Līvānos, bet es pat gribētu teikt vispār mazpilsētās, protams, mums primāri interesē Līvāni, bet kas mazpilsētās būtu jauniešiem aizies, kas viņu to dzīvi padarītu interesantāku un varbūt padarītu tādu, ka tas jaunietis negrib par visām varītēm aizbēgt no mazpilsētas? Laikam atkal jāatgriežas ir pie dombiedriem.
Tev vajag atrast tādu hobiju, kas tev tiešām būtu sirds deg, un tad būs dombiedri. Un, piemēram, runājot par LGBT pustēm atkal, ja, tad, kad man tur baigais journey bijis, baigais ceļojums pa dzīvi ar šitajā kvīrskajā tēmā. Un pirmām kārtām man vajadzēja saprast, ka man patīk meģus. Un tā man likās vienīgais kvīrs Līvānos. Statistiski pilnīgi neiespējami. Statistiski tas ir neiespējami, ka tu būsi vienīgais kvīrs savā mazpilsētā. Un tagad, kā es padomāju atpakaļ, tajā pašā laikā, kad es Līvānos biju, es zinu vismaz 12 cilvēkus, kuri bija kvīri tajā pašā laikā Līvānos, kad es tur biju. Ja? Tas ir fiziski neiespējami, kas nozīmē, ka jebkāds hobijs, jebkādi tavi dombiedri, tu neesi vienīgais mazpilsētā. Un to arī derētu atcerēties jauniešiem, ka viņi nekad nav vieni. Un īpaši Līvānos, tāpēc, ka mums ir kvartāls tagad. Jā, un šeit ir... Reklāmas pauzīte, kvartāls, Līvāna novads, Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Tagad 10 gadi bija, novodu kvartālam, un 10 gadus šitā lieliskā ēka multifunkcionālais jauniešu centrs, multifunkcionālais. Te ir pilnīgi viss, ko tu vari iedomāties. Un ja te nav kaut kā, tad tu vari arī sākt. Jā, piemēram, kaut kādi grāmatu klubiņi vai kaut kādi rokdarbi, ja tev nav pieejama šitāda lieta, ja tev nav klubiņa, tad atnāc pie Marijas un Lāsmas un pasaki, vai es gribu uztaisīt šitādu te dombiedru grupiņu, vai sākam šito, kā jūs man varat palīdzēt? Un tā Lāsma un Marija. Man ir jautājums, kā skolā pilnīgi. Bija video, ko... Es zinu, kur tu ej, Dāja. Es zināju, ka šitais uzstādē. Es īstenībā nebiju plānojusi, bet es nezinu, varbūt mums ieliksim tam podcastu linku uz to video vai kaut ko, bet bija tāda īsfilma par Daugavpili, par jauniešiem Latgalē. Vai grūti būt jaunietim Latgalē? Tur arī tu biji, tevi arī intervēja, un tas ir arī vakars, kurā es skatījos to video, un tev arī uzrakstīju Instagramā. Un tu teici tādu frāzi. Pasaki, kāda frāze tu teici? Es teicu, ka ja es tagad aizietu uz jauniešu centru un gribētu runāt par LGBT plus tēmu, tad man liktu sprunguļus. Līvānos, jā. Līvānos, jā. Vai tas savus vārdus ņem atpakaļ? Pilnīgi viennozīmīgi, jā. Zin kā, es biju dzirdējis, ka tur kaut kāda Marija, tur kaut kāds kvartāls, jā. Es biju dzirdējis vārdu Marija sakarā ar kvartālu biju, bet man nebija pilnīgi nejausmas, kas tu esi. Kāpēc es to pateicu? Tāpēc, ka pašvaldības naudiņa. Šitai mājai pašvaldības naudiņa. Un, kā pirms ieraksta, tu man jau biji minējusi, ka, tev bija jau backlash, jau bija reakcija par to, ka tu taisies kaut kādu kvīrisko momentu darīt šogad. Un tieši, un tagad es arī gribētu pieskarties tam, ka ja tu dari kaut kādu lietu, un cilvēki sāk tevi ienīst, turpini. Tas nozīmē, ka tu ej pareizajā virzienā. Laba motivācija. Jā, tā kā jau mums būs heiteri, tad mēs turpināsim. Tieši tā, jo jauniešiem vajag saprast, ka viņi nav vienīgie kvīri Līvānos. Zini, kā ir to, ko es vienmēr saku, un labi parunāsim par darbu tieši, ka tas, ko mēs darām jauniešu centrā, tas reāli fundamentāli tiek balstīts uz to, ko jaunieši paši vēlas. Tieši tā. Ir kaut kādi pasākumi, ko, protams, mēs ar Lāsmu izdomājam, un vajag uztaisīt kaut ko, ir kaut kādi projekti, kur mēs tur savas idejas metam iekšā, bet mēs jauniešiem gan dodam iespēju pašiem organizēt pasākumu, gan mēs viņiem jautājam pēc idejām. Kā arī, ja ir kaut kādi pasākumi, ko mēs plānojam, ja mums tas koncepts vēl ir zināms, bet ko mēs liekam inputus iekšā, mēs arī prasam jauniešiem. Primāri, kādu mūziķi, kādu spīkeri, kādu pieaicināto viesi, kāda tēma, kāda apakštēma. Mēs visu laiku prasam jauniešiem. Un tas saturs, kas veidojas jauniešu centrā, un es gribētu, lai tā vispār būtu visā Latvijā, un es ticu, ka ļoti daudzos centros tā ir, jo es pazīstu daudzus jaunus darbiniekus, un es zinu, ka viņi dara fantastisku darbu. Un gribētu, lai tiešām visos jauniešu centros tas saturs ir par un ap pašu jauniešu ģenerētajām idejām. Jā, jo tad
jums pirmkārt gan jauniešu pieplūdums būs lielāks, jo tās ir viņu idejas, gan tas feedbacks, tā atgriezeniskā saite būs no jauniešiem ļoti laba, jo viņi būs nākuši uz kaut ko, kas viņiem pašiem patīk. Ja? Nevis, ka tu pats kaut ko izdomā, kaut kādu boringu, nezinu, kontentu un nezinu. Gan jau mēs arī kaut kā tādu esam uztaisījušies un tādu, nu, jo ir jau tā, ka mēs kaut kādas savas idejas arī ģenerējam. Tīpaši, ka tu tikko sāc strādāt, tu vēl tausties, ko tas jaunietis grib un tā. Bet man liekas, mēs tā diezgan labi realizējam tā kā tās idejas, kas pie mums nāk. Vairāk vajag nākt ar savām idejām. Jā. Mēs, man liekas, gandrīz visus esam realizējuši. Mums ir tāda info kastīte, nezinu, ja, kvartālā, kur tu vari savas idejas mest un tā. Tur viss kaut kādas interesantas lietas ir. Un ceros, mums bija kaut kad vairāk kā pirms gada kaut kāds pīcas vakars vai kaut kas pilnīgi chill, vispār nekas tāds no effort bez mazā pīca. Un tad tur sīkie saka rakstīt idejas. Mums bija kaut kāds, es nezinu, man liekas 30 lapiņas, vienkārši kebabu vakars, pīcas vakars, kafijas vakars, pīrādziņu vakars, konfekšu vakars, burģeru vakars, tējas vakars, kakao. Nē, tu vari tādā gadījumā tu vari vienkārši pasākumu sēriju uztaisīt. Jā. Par un ap ēdienu un dzērieniem. Jā, un es tev jau ģenerēju. Jā, un tad tu piemēram, tējas vakars, jā, no kurienes tējas koncepts kā tāds nāk. Un tad uztaisīt tādu arī informatīvu prikolu. Es biju domājis par kakao ceremoniju. Bet tas tāds siešķīgs, man liekas. Es vienreiz dzeru īsto kakao. Nē, rūts. Viņš ir ļoti tāds tumīgs. Un tu izdzer, nezinu, 3 malkus un liekas, viss, es jau padzēru. Es vairs negribu. Uz visu dzīvi padzēru. Ja gribēsies kaut kādas kakao ceremonijas, es varu sakonektēt tevi ar cilvēkiem, kuri tev varēs. Tur ar ceremoniālais prikals tur ir. Kāpēc labi podkastus filmēt? Jūs esat kontakts labi? Jā. Gada plānu saplānojat pasākumiem. Un atgriežoties pie tā, ka vajag braukt uz vietām, kur tu neesi bijis, vai piekrātās pieredzes, vissvarīgākais, ko tu vari dabūt, darot jaunas lietas, kontakti. Jā. Kontakti tev var izglābt nākotni. Un kontakti ir izglābuši vairākas reizes manu nākotni. Tā kā ir jāiet, un tas pirmais grūtais solis ir jāpārvar, pēc tam pasaule atvērsies un gribēsies vēl. Okay. Bet vēl pie tās tēmas par to mazpilsētu un iespējām, tātad sprunguļus ritņos mums es nevaru savu galveno teikumu, esmu dzirdējis podcastu, mēs varam beigt. Bet galvenais ir, ko es vēl gribēju, par tām lietiņām, ja? Kas tev liekas mazpilsētā būtu nepieciešama, lai jauniešiem būtu interesantāk. Tātad tie ir domu biedri, ja? Tās kaut kādas aktivitātes noteikti, vai ir vēl kaut kas? Nezinu. Varbūt arī nereāla lieta, kas tev liekas. Man liekas, vajadzētu kaut kāda veida atbalsta personu. Visgrūtāk ir sākt, bet jā, kur mēs tikko pieminējām, ka lielākai daļai cilvēku varētu būt tā problēma kaut ko sākt vienam. Un tāpēc vajag tos atbalsta cilvēkus, jo cilvēkam kā tādam vajag justies droši. Un atnākt uz jauniešu centru, tas ir pats labākais, ko tu vari savu izdarīt kā jaunietis. Atnākt uz jauniešu centru, tad tu sapratīsi, ka tu neesi viens, un tad jau aizies tālāk viss. Jā, tā kā atbalsta persona noteikti. Bet visdrīzāk, ka ģimenē tu to nedabūsi. Jo, ja tev būtu atbalsts ģimenē, tad tu būtu pavisam drošāks cilvēks pa dzīvi. Yep. Ja? Un ja tev ģimenē nav tā fundamentālā atbalsta drošības, tad kaut kur tā drošība ir jādabū. Un jauniešu centrs. Jā, es esmu saskārusies ar to, ka jaunieši saka, ka viņi skolā noteikti to nepaspriedīs kaut kādu tēmu, ar vecākiem arī nav jēga, jo nesapratīs, ka viņi nāk savu sirsniņu pakratā tev vai, nezinu, tev ir, man tā bieži ir, kad jaunietis nāk. Jā, arī iepriekš izskanējušie jautājumi ir bijuši tādi, kur jaunieši teikuši, es mammai nekad nevarētu to teikt vai tētim, jo nesapratīs. Jā, un tas ir... Par šīm tēmām visām runājot LGBT un tā tālāk, tas, ko apkārtējā sabiedrība saka, un tas ir viens, tīpaši mazpilsētā liekas, ka jābūt uzmanīgam, un ļoti bieži visi iesaka, labāk tu tur baigi nespraigā par to tēmu un tā un šitā,
Man liekas, ka mūsu mērķis nekad nav bijis sprēgāt par to tēmu, bet parādīt, ka šī ir tā drošā vide. Man liekas, arī tev vēl tajā naktī, kad skatījos to video, un es tev rakstīju, ja? Ka es teicu, ka tas, ar ko mēs sākām, mēs arī uzlikām kaut vai vienu plakātu uz sienas, kas ir no Queer Ovijas, kas tu neaģitē, tu neko, tu vienkārši tam vienam jaunietim ar vienu plakātu parādi, ka viņš saprot, ok, šeit es varu justies droši, šeit es potenciāli varu aiziet parunāt ar meitenēm par to, kā es patiesībā jūtos un cik ir varbūt viegli vai grūti vai kaut kā tā. Un man liekas, tas atbalsts un tā uzklausīšana ir pats svarīgāk, jo kad jaunietis nāk un runā, viņam, tas pat nav jaunietis, tas arī pieaugušam, viņam pat nav tik svarīgi, ko tu viņam atbildēsi. Viņam, ka viņš var izstāstīt kādam, ka viņš var vienkārši to sirdi izskatīt un atvērties. Bet ir diezgan ilgs laiks vajadzīgs, lai tas jaunietis sāk uzticēties. Man tas bija kaut kāds, es nezinu, pirmā gada laikā uz beigām jau kaut kādu gadu es ar saviem jauniešiem veidoju to komunikāciju. Ne komunikāciju, uzticību. Jā, kaut kāds gads, varbūt kaut mēneši 7, 8, jo viņi jau taustās, viņi jau skatās, kas tu par tādu fruktu esi. Un tad, kad viņi sāk uzticēties un viņi uzraksta vienkārši, ka es atnākšu parunāt, un viņš atnāk un tu norunāt 4 stundas, man ir baigās skaips no tā. Man tāds, ka wow, tā kā tas jaunietis tev uzticās, viņš atverās, viņš tevi kā paraugu piemēru savā ziņā arī ņem, un liekas, tad māte jūtos cāļu mamma ar saviem cālādiem. Šitā jauniešas nostākt. Es jūs visus ļoti mīlu jaunieši. Piekrītu, jā. Man nekad nav bijusi problēma atvērties, bet tā ir mana personīgā personība, teiksim tā. Bet man ir tāds prikals, kas man jau bija kopš mazotnes, bet tagad man tika vārdi atnāca nosaukt to. Manā galvā man nav hierarhijas. Tāpat kā es runāju tagad ar jums, tāpat es runātu ar prezidentu. Man ir pilnīgi vienalga, kāds ir tavs status, cik tev ir naudas, kāds tev ir darbs, pilnīgi vienalga. Tad, kad mēs runājam, mēs esam vienā līmenī. Un tas, ka man nav tās hierarhijas galvā, tas ir tas moments, kas man palīdzēja vienmēr būt atvērtam ar cilvēkiem. Bet tad, kad cilvēkiem ir jābūt kaut kādi stragli, kaut kā bišku grūtāk ir atvērties, ir vērts saprast to, ka šeit jauniešu centrā, īpaši jauniešu centrā, nav hierarhijas. Hierarhijas nebūs. Mēs visi esam savējie un tieši tāpēc šeit var nākt pēc tā atbalsta. Jā, šī tēma arī ir pacēlusies. Varbūt ne jauniešu starpā, bet tieši darbinieku starpā un pieaugušo starpā, kad labi, ir viena lieta, ir kaut kādi amati un pienākumi, kas tur ir, bet tā globāli, ja mēs runājam vienkārši par tādām ikdienišķām tēmām, mēs visi esam vienkārši human being, tas divas rokas, divas kājas, paldies Dievam, Protams, ka tam pirmajam un galvenajam nosacījumam ir jābūt apusējai cieņai. Un viss. Un ir apusējā cieņa, un tad nav svarīgi tavs status, cik tev naudas. Un tāpēc jābūt, man nav hierarhijas galvā, jo man ir vienkārši apusējā cieņa ar cilvēkiem. Man liekas, tas ir vieglāk, jo tad tev nav tas pirmais, kad tu cilvēku vērtē pēc kaut kā, ko tu esi par viņu izlasījis, vai tā. Tu viņu sāc vērtēt reāli caur sarunu, caur situāciju un tā tālāk. Jā, bet es domāju, mēs varētu pārvirzīties uz kaut ko citu. Mēs šajā podkastā mēģinām uzdot dažādus uzdevumus. Gribam uzdot arī tev. Uzdevums, kurā mēs iesaistījām arī jauniešus. Tas ļoti vienkārši uzdevums. Es tev došu lapiņos, kuras ir emoji, un tev ir jāizskaidro, ko tas nozīmē. Vai kādā situācijā tu to pielietotu. Man ir arī skaidrojums no jauniešiem, ko mūsdienu jaunatne, kā viņi izmanto. Interesanti. Šitos labus emoji jūs salasījāt, Jā. Viennozīmīgi. Vērtējām, par ko ņem. Man paskaidrot, kas par emoji vai jūs editingā? Es jā. Par šito es laikam teiktu, ka tad, kad es viņu lietotu, tad, kad man gribas parādīt, ka
Nu, es jau te vecāks bišku esmu, bet pieredzīta man jau ir, jā, gudrību esmu sakrājies pa dzīvi, jābūt tāpēc tādā momentā. Man ir 27, es neesmu baigi vecs, jā, bet jā, nesen dzimene bija. Ūdensvīrs. Jā, 6. februāris bija. Es arī ūdensvīrs. Nice! Kāpēc te labs vibes? Lasu tādā horoskopu. Katru rītu lasu horoskopu un savu dienu plānoju pēc horoskopu. Šo joku saprot tikai lāsmu. Tā kā ļoti cringe joks, tas bija joks. Bet jā, es šito emoji es lietotu tad, kad es gribu parādīties, esmu baigi vaigs, baigi dzīves piekrājies. Okay. Kā tu viņu izmanto? Līdzīgi, gandrīz, jā. Es viņu izmantotu, kad es gribu nomaskēties. Nomaskēties? Nē, man ir kaut kas līdzīgs dāmām, ka tā kā... Es viņu esmu ļoti rādi. Man liekas, uz vienas rokas pirkstiem varētu saskatīt. Es neesmu vispār tāds. Es neesmu arī, jā. Es vienkārši pēctērē emoji uzlieku, un tur nav brīvību. Okay. Tāda jaunietes skaidrojums nav tādas kā noteiktas nozīmes. Parasti lieto cringe situācijās. Piemēram, kad atsūta stulbu tiktoku, kaut kādu cringe lietas, kas tur notiek, un tev īsti nav ko atbildēt, atbildi ar šo. Tā izstāsta pēc maskas. Zinat to masku? Jā, kur ar tegunu. Man pēc tā izskatās. Varētu būt, jā. Pielīmētas ūsas. Es tev citu cringe vārds. Mums pagājušajā podkāstā izskanēja lieta. Kāds būtu latviskojums cringe? Tas nav vairāk vārdā ieliekams, bet tas ir tāds. Jā, ir sajūta. Tā ir sajūta. Tas nav vārds, tā ir sajūta. Labi. Kas ir tas? Tur ir kaut kādi mākonīši vai kas tas ir? Bet kā tev liekas? Kaut kāda migla. Izskatās kaut kāda migla. Šodien varētu būt, ka tu tā kā paslēpies no kaut kā, un tu skaties no malas uz situāciju. Okay. Kaut kā tā man izliekas. Es mazgājos, neraksti man. Par tiem mākonīšiem, vai kas tas ir? Nē, es esmu nolasīšu, ko jaunietis saka, jā. Vispār daudz nozīmes šam emoji ir pirmā, kas iešāvās galvā, ir, kad izdarīt kaut ko, ko nevajadzēja darīt, un tad tu to stāst un pieliec šo emoji. Lieto situācijās, kad ir kaut kas pārprasts vai izdarīts kaut kas, ko vēlies aizmirst. Tāds viņš vispusīgi. Okay. Bet es visu laiku domāju, ka tie ir burbuļi, tie ir putas. Man reāli likās, ka tas ir emoji, kā Lāsma saka, mazgā, tā kā dušā. Un es tagad šos emojis, viņus nevis kopēju no WhatsApp vai kaut kur es liku, internetā meklēju, lai tā bildītu labāk, ko tev parādīt. Un izrādās, tie ir mākoņi. Vecā versija, viņam bija ar mākonīšiem. Tā kā tu tik ļoti mazgājies, jā? Viss ar putām. Tā kā everything shower. Tā kā tu visu mazgā. Tā kā, if you know, you know. Labi. Next. Lūdzu. Šitas man, šitas emoji ir tāds, ka, kaut kas ir tik, man tas būtu tā, es tā lietotu, ka kaut kas ir tik absurds, ka tev nav reakcijas pilnīgi. Jā. Pilnīgi kosmosā. Kaut kas ir tik absurds, ka tev pat nav, tavam ķermenim nav pat reakcijas. Jā, pilnīgi. Man arī pilnīgi tas pats, tā kā diezgan precīzi mums visiem. Nākamais. Šitas ir tāds, tad, kad ir kaut kāda situācija, un tāds, jaiks, ļoti, ļoti neērta, ļoti neforša situācija, un tā kā, kaut kas tāds, jā. Upsī, tā kā, man sanāca šitais. Tā kā es zināju, ka sanāca, tāpat izdarīju un sanāca. Jā, kaut kas tāds. Tā kā es nezinu, es tur, pieņemsim, saplēsu šito krūzi rakstu, vai šito emoji ievest. Jā. Vai arī to, kas stāv. Slēpjas, jā. Tad jaunietis skaidrojums arī ņem palīgā TikToku. Kad notiek kaut kas traks, piemēram, jāatsūtīt TikToku ar to, ka cilvēks krīt vai salauž kaut ko, tad atbild ar šo. Es vēl šo lietoju, kad saku kaut ko sarkasmā. Viņai skaista kleitona. Jā.
Šito es bieži redzu sarakstēs ar jauniešiem. Jā, šo jauniešu bieži liek. Kā tev? Viena jaunieta tu biji. Šitas ir tad, kad tu izdari kaut ko baigi foršu, piemēram, tu par sevi pastāvi, jā, un tad tāds jāskvīna, es šito izdarīju, es par sevi pastāvēju. Jā, vai kaut kāda situācija, kur tu izdarīji kaut kādu lietu un tu lepojies ar to, tu jūties labi par to. Es teiktu, jā. Jā, mums tāds dažreiz, jā, ļoti labs raksturojums. Slay. Jā, burtiski slay. Nu, man būs vislabākais raksturojums, es parasti esmu šo emoji jautājumu zīmu un esmu draudzenē jautājumu, tā kā, kad manikīri taisīs. Jā? Ja tu uzliec es esmu gados vecāka nekā jūs, es varu. Bet tāds skaidrojums, te viss pašatprotami slay. Kad aprunā kādu meiteni izmanto, kad ir kaut kāda forša situācija, bet tagad vairs šo emoji nelieto tik bieži, nav vairāk tik populārs kā agrāk bija. Bet vispār gribu nolasīt arī vēl vienu teikumu, ko šī jaunieta rakstīja par emoji. Viņa saka, ka viņa pati šos emoji lieto vispār kā boomeris. Un ka vispār mūsdienās jaunatne bieži lieto emoji pēc tā, kādas emocijas tajā mirklī izraisa. Un bieži vien jaunieši apgriež emoji nozīmi pavisam savādāk. Nu, jā, ka, teiksim, varbūt kaut kādā konkrētā draugu grupiņā šis nozīmēs pilnīgi random, ko nekad dzīvē neviens neiedomāsies, un tas pat nav tā kā oficiālā nozīme. Nu, mums jau ir. Jā. Mums ir daži, mēs tā kā katrā podkāstā mēģinām šies emoji, un pagājušajā podkāstā mums bija Instantarovskis, un viņam bija visoriģinālākie emoji nosaukumi. Pasties arī to pakāpju, varbūt. Vai vismaz pasties emoji tādā. Un tur mums tagad ir radies tas inside joke, tā kā, ka mēs tagad sūtam, viens ir kaut kāds podkāsts. Un iekavās boomera rēciens ir tas emoji ar tām asariņām. Neviens viņu vairs tas ir boomeru rēciens. Un tas, kurš prāks smadzenes, tas ir puķkāposts. To es arī ļoti bieži izmantoju. Vispār pēdējā laikā, jā. Tev ir kāds viens emoji, ko tu tā kā visu laiku? Tā tango meģi. Tango meģi es izmantoju tad, kad man tāds, esmu baigi krūtais, es baigi krūto lietu izdarīju slai. Kādu es bieži izmantoju? Es laikam liekas rēcošos. Jā, to es bieži. Vai tu? Pagaid, kādus es bieži izmantoju. Būtu jāiet cauri sarakstiem. Bet man ir tie pamati tādi, jā. Nu ko? Bija baigi forši. Bija baigi interesanti. Man liekas, visiem to saku, bet tik tiešām mēs varētu runāt vēl ilgi un dikti. Un vēl tāds must have jautājums tev. Vari apdomāt nedaudz. Vari vienkārši teikt uzreiz, kas uz mēles gala. Nodefinē vārdu jaunietis. Es teiktu, jāliek vienādības zīmē ar nākotne. Jaunieši ir nākotne. Okay. Un tieši tāpēc jauniešiem vajag apzināties savu spēku, savu potenciālu. Un, ja mēs gribam dzīvot labākā sabiedrībā, tad jaunieši ir tie, kur mēs varam to kultivēt. Un ir jau labāk. Viennozīmīgi ir jau labāk. Mēs aizvien mazāk un mazāk tajā Padomju Savienības domāšanā esam, bet joprojām baigi daudz darba ir. Un ja nodefinējam vārdu jaunietis, tad noteikti tā ir mūsu nākotne. Tāpēc mums ir jāklausās jauniešos vienmēr. Jāklausās jauniešos, jāsaprot, kas ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Nevis rītā, bet jau šodien, jau tagad. Tā kā jaunieši ir mūsu nākotne. Tu jūties kā jaunietis vēl? Pēc savas dvēseles, skrienam, daram. Pēc sāpošajiem kauliem. Pēc dzīves pieredzes jau bišku piekusis. Jau bišku piekusis esmu. Cipā pēc Eiropas Savienības standartiem es vēl skaitos jaunietis, bet pēc dzīves pieredzes jau tā kā piekusi. Jau tā kā jau vairs nejūtos kā jaunietis, bet dvēselis, vecietis noteikti. Un tā. Kā es jūtos? Tā mana mūžam jaunā dvēsele. Es jūtos kā jauniete. Es vienkārši vakar tā paslīdēju, man tā ceļa šodien sāp. Cik tā bija? Es jūtos kā jauniete. Paslīdēju un nokritu uz ledus.
Es mums banānu mītas paslīdēju. Nu ko, jaunieši ir nākotne? Jā. Mēs esam tagadne? Pagātne. Vai mūsu pagātnes rēgi? Vai mūsu tagadnes jauniešus? Okay, Pamēģinām normāli. Tā Ok, jaunieši ir nākotne? Jā. Mēs esam tagadne? Un veidojam nākotnes jauniešus. Jā. Kaut kā tā mēs tā varam skaisti nodefinēt. Bet jā, vēlreiz paldies par šodienu. Bija baigi forši, bija baigi noderīgi. Es ceru, ka gan jaunietim, gan varbūt ne jaunietim, kas skatās šo podcastu, kaut kas arī aizķērās. Un ja tu esi līvānietis, nāc pie mums ciemos uz kvartālu. Ja tu neesi līvānietis, esam atvērti sarakstēm un visam. Un arī tam, kā braucat ciemos. Jā, mēs ļoti uzņemam ciemiņus vienmēr. Parasti podkāstos laikam šādas reklāmas nenotiek, bet mūsu podkāstā notiek. Šo var izgriezt. Kā vienmēr nospied laika, piesako mums, piesako arī citos sociālos riktīgi nice podkāsta saturam, skaties backstage video un tiekamies jau pēc mēnešam. Čau! Čau!